Bet varbūt tie, kas nebrauc ar kravas auto, varbūt redzējuši, ka tur policija darbojās, kaut ko ir apturējusi, kaut ko pārbauda. Pastāst, kā tas notiek? Jā, izvēlēti tiek attiecīgi gan apturēt gaitā, gan arī no posteņa, kas ir attiecīgi konkrēts postenis parkingos. Tātad divi veidi mēs apturam gan jau gaitā, ieraugot transporta līdzeklim kaut kādas iespējamas pārkāpumus ar vizuālu izskatu vai arī attālināto šo DSRC sistēmu, kur mēs attālināti jau redzam transporta līdzekļa darbības no tahogrāfa. Un, attiecīgi, tad jau mēs viņu apturam kaut kur drošākā vietā un veicam pārbaudi, vai arī izlases kārtā, tad attiecīgi vai pēc operatīvās informācijas kontrolas vietā, tad apturam transporta līdzekli un veicam šo pārbaudi. Tad ikdienišķa apturēšana, primāri jau mēs stādamies, kā jau teicu, priekšā, kā valsts policijas amatpersonas, attiecīgi prasam uzrādīt šos te visus dokumentus, kas ir saistīts ar auto pārvadājumu. Transporta līdzekļu vadītāji galvenokārt jau zina, saskaroties ar kontroli, kas viņiem ir jāuzrāda. Dažos gadījumos ir jāatgādina, attiecīgi, protams, visa dokumentācija par kravu, licencēšanas, transporta līdzekļu vadītāju dokumenti, bīstamo kravu pārvadājumu, visa dokumentācija aprīkojums, un tad jau mēs uzsākam šo te darbību ar pašu tahogrāfu. Tā informācija transporta līdzekļu vadītāji pat nenojauš, cik daudz mēs redzam no šī te kontrolas aspekta, ko viņi varbūt domā, ka mēs to neredzam. Jā.